vislielākais pravietis, kāds ir nācis pasaulē, nevar atrast tādus vārdus, ja cilvēka sirds ir cieta, akmeņaina, kurā Dieva vārda sēkla varētu uzaugt. Vēl vairāk viņa vārdi var sastapt pretošanos un ienaidu, vienaldzību un izsmieku. Šodien evaņģēlijs parādā Jēzus vārdu nepieņemšanas graujošo rezultātu. Salīdzinoši nesen atpakaļ, kalpojot savā iepriekšējā draudzē, kādos draudzes, tādos kā semināros, tika jautāts, ko jūs vēlētos vēl kaut ko citu dievkalpojumu? Un viens no atbildētajiem stāstīja apmēram tā, ka gribētos, ka uz baznīcu būtu jāiet tā, ka tur tik ļoti gribētos iet, nevis, ka būtu jāiet kā pienākums, bet apmēram tā, kā kājas pašas nes. Bet reizē mēs varētu teikt, ka viens no mūsdienu pazīstamiem Bībeles komentētājiem un ievērojumiem arī sprediķotājiem Bartlijs savā komentārā raksta par Marka evaņģēliju. Nevar būt sludināšana nepareizajā atmosfērā. Mūsu baznīcas būtu citādas, ja draudzes tik vien atturētos daudz vairāk, ja draudzes, tik vien atcerētos daudz vairāk nekā pusi no sprediķa. Gaidošā atmosfērā pat vienkāršākie centieni spēja draudzes iededzināt, bet augstuma un trulā vienaldzības atmosfērā pat garā visspēcīgākā sludināšana nokritīs uz zemes bez dzīvības. Cik daudz ir nācies dzirdēt, cilvēks runājam, ko tad darīs svētdienā. Norāde, ka svētdiena ir dievkalpojuma diena, nevis jebkas cits, joprojām liekas kā tukša mācītāja frāze, ar kuru tas tā voluntāri grib it kā piespiest baznīcēnus. Bet citi, īpaši mūsu galvaspilsētā, sevi vērtē kā ekspertus, kur vienu svētdienu jāiet paklausīties, piemēram, Rubeni, citu svētdienu jāpaklausās, ko teiks Vanaks, citu vēl kāds cits. Vai neesam dzirdējuši, ka draudzes locekļi apmēram tā runā? Bet baidos, ka šī vērtētāja un patērētāja attieksme vien liek Dieva vārdām nokrist nedzīvām cilvēku sirdī. Bija, paklausījās, gaidīja, ka kājas pašas nesīs, bet kas ne tur pa vainu, nenes, un kainīgs kas? Vai sprediķotājs, vai tomēr akmeņainā sirds? Vēl mēs varētu apskatīties, vai cilvēks, kurš skatās uz sprediķošanu kā patērētājs, ir kaut kas jauns mūsu dienā. Nebūt ne. Pāvests Svētais Gregors Lielais, kurš dzīvoja no 540. līdz 604. gadam, kas tiek uzskatīts varbūt no daudziem par lielāko pāvestu vēsturē, raksta. Gani atturās atklāti teikt to, kas ir viņu tiesības, jo viņi baidās nepatikt cilvēkiem. Kā patiesības balss saka mums, tādi vadītāji nav dedzīgi gani, kuri aizsargā savu ganāmpulu. Drīzāk tie ir līdzīgi algotajiem ganiem, kuri bēg klusumā tad, kad vilks parādās. Kā kungs saka caur pravieti, viņi ir mēmi suņi, kuri nevar pariet. Katram ordinētam priesterim ir sludināšanas uzdevums, lai tas var ar skaļu kliedzienu
vadīt pirms seko viņiem briesmīgais tiesnesis. Bet tagad, kad tad mūsu kungām norisinājās šī neveiksmīgā sludināšana? Nāceretes sinagogā, protams, neveiksmīgā cilvēku sirdžu cietības dēļ. Kas tad tur bija? Šī viņa mācīšana sinagogā sākās ar abrīnu un prieku no klausītāja puses. Jēzus nāca savā bērnības pilsētā savu mācekļu pavadījis. Un sabatam nākot viņš iegāja sinagogā un sāka mācīt. Un daudzi bija izbrīnīti. Ievērosim, vai šeit nav tas pats, ko daudzi mūsu draugu locekļi sagaida. Atbrauca atpakaļ mūsu ciema puisis. Viņš tagad kaut ko ir izmācījies, un redz, cik smuki viņš runā. Ko tad smuki viņš pateiks? Un šeit ir tas izbrīnis. Mūsu ciema puisis ir izmācījies, ko runāt. Kur viņam tāda gudrība? Sazina, kur viņš to iemācījies. Un kur vēl tādi vareni darbi. Un tik tālu šī pirmā reakcija ir pozitīva, te ir abrīna. Mēs dzirdam to, kur tiešām redz, ka esam atnākuši uz baznīcu vai tajā gadījumā uz sinagogu. Bet te sāk runāt. Vai te viņš nav valdnieks, Marijas dēls? Un vai mēs vēl nezinām viņa brāļus? Jāzepa un Jūdas, Sīmaņa brālis, vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un te viņi sāk spriest, vai tad tas, ko viņi dzirdēja, patiešām ir tas, ko vērts, un sāk spriest par viņa radību. Bet, mīļā draudzē, te mums jāieskatās arī mazliet tālāk. Nekādēļ šo nāceriešu toreizējā spriešana. Kas tad bija šie nācerieši? Nāceretē tieši toreiz dzīvoja tikai ap kādi 300 cilvēki vai 300 ģimenes. Un tālāk Jeruzalemes iedzīvotāji skatījās uz viņiem, kā līdzīgi to citur mēs lasām pie Nikodēma. Vai tad no turienes var tiešām nākt kaut kas labs? Un šī ir tādā veidā, mēs teiktu, šī sabiedrība, kura būtu gatava nokaut pat visu labāko savas, tā varētu teikt, piezemētības dēļ, sava truluma dēļ, pat no savas vidas nākuši, lai ko daudz no viņa dzirdētu. Bet vai tad tā nenotiek arī mums šodien? Kas tad ir kungs Jēzus Kristus? No vienas puses, protams, mēs ar vien vairāk varam izdzirdēt mūsu apkārtējā pasaulē šo vienkāršo vērtējumu. Jā, kāds liels reliģijas dibinātājs, bet blakus visiem tev pārējiem. Tik līdz nākām līdz tiem jautājumiem par viņa bezvainīgo ieņemšanu, tad varētu teikt, tie, kas baznīcā, tie jau tiks, bet tālāk tie, kuri runā par Jēzu Kristu gudrām lietām, dažkārt šīs pārdaviskās lietas noliek malā. Un te vēl klāt ir daudzi citi jautājumi, kas arī saistās ar baznīcu. Un viens ir no tiem, ko daudzkārt tieši pēdējos gadsimtos esam dzirdējuši, kopš pašiem baznīcas pirmsākumiem,
baznīca ir mācījusi kaut ko vienu ļoti īpašu. Ka kunga māte Marija ir bijusi jaunā, un tāda palikusi arī pēc Jēzus piedzimšanas un visu savu mūžu. Kādēļ tas ir svarīgi un tik ļoti to ievērot? Protams, lai mēs ieraudzītu, cik īpaši ir kungs Jēzus Kristus. Bet kur tad likt šos brāļus un māsas, kas minēti evaņģēlijā? Ja mēs palūkojamies atpakaļ uz baznīcas tēvu Hieronīmu 5. gadsimtā, tad baznīcas tēvs Hieronīms rakstā par tālākiem radiem brāļiem, māsīcām, kas savukārt līdzīgi kā Lats Ābrahāmā, kurš nebija miesīgais brālis, bet brāļa dēls tika saukt citkārt par brāli, tā arī šeit tie ir citi viņa radi. Bet varbūt vēl interesantāk mēs varam ieraudzīt kādā otrā gadsimta raksta fragmentus, ko ir rakstījis kāds 2. gadsimta vidū vārdā Hegesibus, kurš rakstā par Jāzepu un par viņa pirmo laulību. Un ka šie viņa brāļi, kas šeit minēti, ir Jāzepā pirmās laulības bērni. Un vēl vairāk Hegesibus 2. gadsimtā izdala šeit ārā Sīmani, kurš parādās kā Kleopas dēls. Un Kleopa ir ļoti rets vārds tajā laikā, ļoti rets cilvēku vārds. Un to mēs ieraugām Emaus notikumā, kurš ir minēts kā viens no Jēzus mācekļiem. Kas būtībā ir šis Kleops un Sīmans, Kleopas dēls, un Marija, otra Marija, Kleopas sieva. Šeit mēs ieraugām šo plašāko Jāzepa ģimeni. Jāzepā brāli un citus. Un tālūk, šodien, runājot par mūsu kunga personību, mēs arī viņu nevaram pielikt tik vienkārši brāļi, māsas, bet kungu, kurš ir dzimis no jaunās, kura vienmēr arī tāda ir palikusi, kā to baznīca ir visos laikos mācījuši, un, protams, kā to arī ir mācījuši un norādījuši reformatori, Luters, Kalvins, arī citi, tikai kaut kur pēdējos gadsimtos dažkārt ir sākuši apšaubīt, ja neskaita 1. gadsimta herēģus. Kur tad parādās šī atgrūšana? Atgrūst tur, kur parādās kunga sludināšana. Svētais Augustīns runā par Dieva žēlastību, kāda tā parādās, un par atgrūšanu, ka Dievs ir mūs radījis bez mūsu pašu piekrišanas un ziņas, bet Dievs nevēlās mūs taisnot bez mums pašiem. Līdz ar to mums jāiet tālāk baznīcas mācībā par to, lai mēs tiktu pestīti, lai mēs tiktu glābti, lai mēs sasniegtu savu ticības galamērķi, ka mums ir jālīdzdarbojās mūsu kungām un pestītājiem.
jākļūst līdzdalīgiem viņa ciešanās, jākļūst līdzdalīgiem viņa ceļā, jo tikai vārdi, kurus viņš runā, ja to mēs skatāmies kā skaistus vārdus, bet neejam viņiem līdz, tie var parādīties mums kā tādi, kuri mums liek izmainīt savu ceļu, bet ja mēs to nevēlamies, tad mūsu kunga sludināšana, mācīšana mums var parādīties kā tāda, kura mums ir neērta. Var parādīties kā tāda, kurā mēs nevēlamies viņam sekot, var parādīties kā tāda, kurā mēs esam drīzāk tādi kā šie senās Nāceretes iedzīvotāji. Tā nu padomāsim arī šodien, ko mūsu kungs un pestītājs mums stāsta un ko viņš māca Nāceretes sinagogā. Jā, viņš, kā citur evaņģēlijā teikts, pasludina priecīgo vēsti, ka ir piepildīts, ka ir pravieša sludinātie vārdi piepildīti šodien. Bet nākamais ir, mums būs viņam sekot. Mums būs viņam sekot mūsu dzīvē, mūsu kalpošanā, mūsu dievkalpošanā, sevis upurēšanā, tam kungam, kā viņš pats mums par sevi, kā viņš pats mums sevi upurējis. Amen.